Klausies, ir viena lieta. Tu noteikti pēdējais cilvēks, kam vajadzētu prasīt to, bet tu noteikti teiksi, jā, tuvojas ziemas autotraks. Mums vajadzētu ar kaut ko braukt. Iveco noteikti nebūs tas labākais vērts, ar ko startēt ziemā. Un man te ir tāds baigi interesantais piedāvājums pa baigo vērķi. Jā, vajag, jā. Es zināju, ka tev to nevar teikt, tu noteikti teiksi jā. Es pa lielam aizrunājis viņu. Kad būs te? Kad būs te? Tas jau vairāk atkarīgs no smalkā jāzvana viņam, kad viņš var dabūt traileri un atvest, tas noteikti būs kaut kāds laiks. Paga, vecīt pāri 9. Viņš guļ, viņš neguļ. Kurš 9 guļ? Viņš pēc darba, zikā. Ļoti labi. Labi smalko jau var traucēt arī pēc 9. Labi, uzzvanīsim, uzjautāsim. Smalkais, čau! Klausies, tev būtu iespēja izbrīvēt laiciņu kaut kādā momentā, paķert traileri, aizšaut līdz Salaspilī, atvest mums uz Ērgļiem, uz Brieškalnu vienu baigo drapaku ziemas autotrakam? Kas jums visiem ir? Kāpēc jūs nekad nenoklausāties līdz galam? Jo mēs taču zinām, ko tu gribi un ko tev vajag. Ko tu te dari? Ejam kraut nost! Tu tikko biji Juglā! Neuzdod stulbs jautājums, ejam kraut nost! Ko kraut nost? Uz to drapaku! Nopietni? Kā? Desmit gadus stāvējis. Kas tur var būt dzīvs? Tilti, jā. Cerams, ka gredzeni tur ir vēl pie virsuļiem, nevis karterī. Būs jau labi. To mēs redzēsim. Bet tas, ka būs jautri, tas gan ir garantēts. Pastāsti, kas tas tāds līdz galam ir konkrētāk, precīzāk? Lai es līdz galam pastāstītu, noteikti būs kāda nedēļa jāpaskrūvē, un es varēšu pastāstīt precīzāk. Bet izpildījums ir, tās ir divas Toyotas, apvienotas, vecais leģendārais 80. Land Cruisers, tātad rāmis un motors tilti, un virsū ir stikla šķiedras RAV4 virsbūve. Kādreiz auto izmantots rallija reidiem, ja nemaldos. Bijis tāds diezgan nopietns, respektīvi benzīna motors, 4,5 litri. Cerams, ka arī palikuši tie paši litri. Kas tur ar zirgiem vispārējo, vispār kāds ir, vēl nezinām. 8 amortizatori, respektīvi uz katru riteni par 2. Tilti abi 2 ar bloķiem. Divvietīgs, tagad ir pārtaisīts par 3-vietīgu, te jau redzēs, ko mēs no viņa būvēsim. Es domāju, ka nianses mēs varēsim pastāstīt tad, kad mēs pieķersimies klāt. Tad, kad es sapratīšu, kā jūs man apčakarējāt un atvedāt viņu uz šejien. Tā kā, sākam darboties. Iemes taķi vienkārši. Tev ir? Ir. Jānostum lejā un tad noteikt. Jā. Vai arī nē? Grūti pateikt šajā brīdī. Sūkums ir. No sadlītē tā arī trūba trūkst kaut kāda. Kas ir šitas tāds? Kas? Kad tie nav bloķi? Nespēj, te tā kārā. Bet ūdens tas ir. Tas ir normāls drapaks. Piebrauc, ieslēdz un zini, ka ir. Nevis ar kaut kādu elektrību. Galvenais, lai pakaļs piedziņa. Hidrēna ir. Pakaļs jau viņam viennozīmīgi ir. Šitik. Viņam daudz nav jāsteigā. Bet, es domāju, ka gūts viņus varētu arī izsist līdz galam. Pacentīšos. Tā tad. Brauksim. No sākuma autotrakā.
pēc tam driftā. Un tad noteikti Nitišam ieliksim kloķi. Uzstūma kari. Tu laic iekšā, ja? Laic brēmas vaļā. Datka bija neintrālajā. Oh, 10 gadus stāvējis, bet tas tomēr ir Land Cruisers. Piemetam mošu, ka man tas aķis ir, uzmetam vienkārši virsū, pastamies, vai tur funkcija klierē Kaut kas? Starters, piemēram. Piemēram, uzsist pa starteri vai... Koši degvielas sūkni var ieslēgt. Dai, piemetam klāt. Kakšiem žurkas dzīvojuši. Varētu būt. Bet te izstās. Zini, kas te ir? Paga. Te ir, jā. 4 voltu sistēma. Tā ir. Reku, tev ir viens aķīšu stiprinājums, reku ir otrs. Tā. Uzmanību. Man ir masa izslēgta. Tad var ieslēgt viņu tagad. Es kaut ko dzirdu. Tas ir tas bremžu sūknis. O! Kaut kas parādies. Kad sajūgs nav, ja? Sajūgs nav. Zdrasci. Avārijas gaismas. Tās mums nevajag. Kas ir šitā pa pogu? Bet griežās? Bet nav šitie. Neiet Tas arī. sūkni. Viņš šapumpē to. Nē, voltāžu mazī. Tāpēc viņš neiet to, negriež itīgi. Arī, jā. Labi. Vismaz Šis jau, man liekas, ļoti daudz. Griežās. es noņēmu klēnu. Jā, degvielas pumpi negāja. Viņš arī nevar iet, ja viņam nav virsū vācu. Nav, jā. Jo reku ir 2 slēdži uz degvielas sūkņiem. Te ir reku ko. Jo šitas ir degvielas pumpis visdrīzākais. Jā. Kāpēc viņam tikai viens vācā? Viņš varbūt masu ņem no caur korpusu, kur tad šitam vadam ir? Nē, te jābrauc caur tiem vadiem, jāstāsta viss liekais, jārev ārā un pa lielam. Tik nostāvējuši tie vadi izstāsta, ka būs pat jāvlak pa jaunam. Tā jau vienai. Uz viena? Vismaz. Bet rūc! Pārsliņa ir dzīva! Bija dzīva! Cik ilgs laiks pagāja un mēs esam nonākuši līdz kam un ko mēs esam darījuši un kas bija jādara vispār, lai mēs nonāktu līdz tam, ka iespējams viņi tūlīt ripos ārā pa vārtiem? Nav ilgs laiks, man liekas, 2 nedēļas, un tie ir 3 vakarus, laikam mēs pieķērāmies, pabakstījāmies. Auto 10 gadus stāvējis. Tas ir ilgs laiks. Īstenībā tā kā tecila. Bija pāris šaizīts tur ar droseli, ar benzīnu padevi, benzīnu spiedienu, bet to tur sarektējām. Tad mums atbrauc meistars, lai viņš nāk stāstīt. Meister! Ko tu šodien te būries un darījies visu dienu ar smaidu līdz ausīm? Pirmkārt atradu degvielas spiedienu. Kur viņš bija palicis, kāpēc viņa nebija? Nebija degvielas sūknis īstais. Ak, tā. Jā, bišķi pietrūka bāri. Un pēc tam dabūju, lai ir tukšgaita kā vajag. Un bišķi optimizēju vadus. Kaut kā tā, parād, kā ta rūc? Vai ta rūc?
Viņš tikko patīrīšu. Lai tu redzi, ko tu dari. Kā rūts, jā, nu skaties, vajadzētu, es ceru, ka rūts. Tad, zin kā, vienmēr, ka jāparāda, tad jau nekas nenotiek. Skaties, ka tevi neiesūdz ieplūdē. Es pārāds otrā pusē tāpēc. Tad tur visādi podziņi jāsaspiež. Nu. Rūts. Sveicis vēl jānomaina. No tāds pašu kārtības. Nu tā, nu vēl bišķiņ, bet gribās, lai mums būtu prieks to turpināt darīt, gribās bišķiņ izgāzt. Tuči, es apsolu, mazliet un lēnām braukšu, man pašam bail. Nu, izbraucām. Nu, nav varbūt tik liela laime, kā gribējies. Neiet pāris cilindri divi, man liekas pat. Bet, nu, labi. Tas ir risināmas lietas. Cerams, ka vienkārši. Nu, bet vismaz viņi brauc. Tas jau ir daudz, ņemot vērā to, no kurienes mēs viņu izvilkām. Tā kā, nu neko, plāni mums uz viņu ir lieli, tā kā mēs strādāsim, būs ko redzēt, būs daudz dažādi akšeni. Tā kā, nu, subscribe mūsu kanālu, seko līdzi un gaida nākošos video materiālus. Tā kā būs ko redzēt, tiekamies, čau!